Esam tā kā privāta māja rajoniņā. Viņi kaut ko audzē te. Kopsumā viss notiek, te bija žāvēti, tikko laikam tie rīsi vai kas. Maisos salikt ir. Liek maisos, viņam sezona beigusies, principā. Gatavs ziemai. Eļiņi, kā parasti, te katrs piektais mēs kaut ko šmorē, dedzina. Te arī kūlu dedzina rīsa palikušos sāles. Kaut kā tā. Apakaļ brauksim, parādīšu vēl interesantāku metodu viņiem to. Tas notiekās. Uzmanības pievēršana tagad. Parādīšu, kā rīsi lauki izstāst. Tad mazās plantācijas īsumā. Viņi tajās novāc rīsi, pēc tam dedzina nost kaut ko. Arī kukurūzu topā te ir. Tik skatījos, un tur kukurūzu tur caur aprātu vienu laižu. Izņemot šo te. Šeit man bija grēks pabalkt garām. Pasties, kā viņi novāc ražu kaut kādu. Kā tā. Tad tālāk būs tie rīsi lauku vairāk. Pa kreisi tie rīsi lauku pieminētiem. Tiek dedzināt arī viņi ir. Viss notiek, jaunie smagie. Nāk kaut kur laikam netāli rūpnīca vai noliktava. Viņi te dragā. Pirms tam bija tāda noliktava, viņi redzēja. Jā, te arī topā. Te ir trešais benzīns, tā kā Žiguļiem te ir zelta zīsla. Tam kvartālam privātu māju, negribēja vairāk neko tur filmēt, gribēja ātrāk tikt prom, jo tur dedzināja katrs otrais sezonas, laikam beigas, laikam gribēja ātrāk tikt caurtus. Esmu Ķīnā 2 nedēļas. Es varu pateikties, kad katru dienu kaut ko jaunu sastopos. Kaut ko sastopos un šeit ir tik vecāka pilsēta. Izstāsts vairāk vecāki cilvēki arī ir. Un es pateiktu pēc 2 nedēļām, ka Latvijā mūsu oligarhu valstī gribās atgriezties. Lai gan ko var zināt pēc pusgada, pateikšu veči, te ir forši. Kas to lai zina? Vecums dara savu. Esam autosalonā, viena no vietējiem ražotājiem. Te ir paskatīsimies smagos skatus. Laikam bio cilvēki te noģība. Vēl viens autosalons ir jauni smagie, izskatās, ka veci, bet jā, šitie jauni autiņi. Līdzīgi ziliņam kaut kas tur stāv. Reiku remonts notiek uz ielas ātrumkārpas mājiņas smagajam. Visu čiliņām bērns audzē. Kā tā? Neskums tad. Pēc Ķīnas. Atbilciet ciemos. Atbalstīsim ķīniešu preci.
Te tāds moments interesants. Es domāju, kas tur tā līst. Kaut kāds stāvs laikam apludināts vai kas tur, vai mazgā grīdas, saka, muika pola. Tragā lejā vienkārši spaiņiem. Viss kaut kāda kafēnīca dzēriena vai veikala. Jā, runājot par Ķīnas mājām, vecā tipa te dzīvokļi, kā mums Purciemā, tā viss ir, principā, ir ar restēm. Pievērš cilvēkiem dažiem uzmanību. Pārciņu gadiņiem ir tāds sakopt. Nevar sūdzēties, un dārznieki netrūkst. Nu, es varu pateikt vienu lietu, kas man Ķīnā visvairāk riebjas. Tā ir smaka. Es nezinu, tā kā, nu neteiksim gambē smaka, jā, bet kaut kādu viskas. Kaut ko viņi te tirgo interesanti. Čigits. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Cilvēkiem pievērš uzmanību. Klusiņš. Speak English?